1. jūnijā Eiropas Savienības mājā notika Starptautiskās bērnu aizsardzības dienas svinības. Pasākumā spēlēsim pasakas. Šodien mēs mēģinājām apgāzt Eiropas Savienības māju un izjandalēt 3 Eiropas Savienības mājas istabas. Bet mums nepietika tikai ar 3 istabām. Mēs izārdījāmies pa 2. stāva lielo zāli un arī pa 6. stāva konferenču telpu un vēl pa terasēm. Centāmies izdzīt visus darbiniekus, visus birokrātus Eiropas Savienības mājas kabinetiem un ielaist bērnus, pēc iespējas vairāk bērnus. Un viņi skatījās izrādes. Viņi katrs noskatījās 3 20 minūšu garas izrādes. Izrādes bija dažādos žanros. Bija kaut kas līdzīgs mūziklam, bija komedija dell'arte un bija objekta teātris, tas ir tā kā radinieks Lēļu teātrim. Tie ir Latvijas Kultūras akadēmijas jaunie aktieri un režisori un jau absolvējušie režisori, jaunā režisora Kārļa Krūmiņa vadībā, kuri saņēma uzdevumu, ka viņiem ir jāizspēlē visos veidos Eiropas Savienības pasakas. Mums ir īru pasaka, mums ir dāņu un norvēģu pasaka. Norvēģi vēl nav Eiropas Savienībā, bet gan jau drīz būs. Un mums ir itāļu pasaka. Pasaulē muļķu ir pārējiem. Jā, piemēram, reizes Ceylonā bariņš muļķu mēģināja izsmelt sausu aku, jo ieraudzīdam tajā višu pūžņa atspūgu, viņi no akas ārā gribēja dabūt medu. Bet kādā citā ciematā, Dienvidamerikā, muļķi mēģināja apmētāt ar akmeņiem mēnesi, jo viņiem likās, ka tas zemē vienāds stūra lāk. Un šādi te stāstu par muļķiem, un viņu muļķība ir ļoti daudz. Tu esi muļķis. Nē, tu esi muļķis. Nē, tu esi. Nē, tu esi muļķis. Nē, tu esi. Nē, tu esi muļķis. Es pirmais pateicu. Nē, tu pirmais pateici. Nē, tu pirmais pateici. Kopumā izskatījās, ka bērni gāja ārā smaidīgi, un mēs kaut gan slapi tomēr arī esam priecīgi, ka varējām te piedalīties un varējām. Un tāpat kā mēs enerģiju devām bērniem, tāpat arī kaut ko pretī no viņiem saņēmām. Viņš smakula priekšgalā un vējam plīvot viņi devās ceļā. Oi, bez vēša. Bez vēša. Taču bez vēša. Papūšu, varbūt jūs varat uzsaisīt vēju. Paldies! Aizbargs! Un tagad jāizpūš krastā. Kur jūs visi aizskrējāt? Eju! Atpakaļ! Visi atpakaļ! Mēs, ka bērni ir diezgan satrakojušies un paši spēlē teātri, jo pēc tā visu, ko viņi tagad ir redzējuši, viņiem ir iespēja improvizēt pašiem pasaku. Un tad viņi kopā ar jaunajiem aktieriem un režisoriem šobrīd improvizē. Viņi ir atnākuši uz Eiropas Savienības māju ne ar tukšām rokām. Viņi ir pastrādājuši, jo viņi saņēma uzdevumu izveidot savu mīļāko pasaku tēlu, izmantojot visādus materiālus. Un te es izstādē var redzēt, ka ir gan koks, gan māls, gan lupatu lellītes, gan visādi citādi plastmasas un dizaina materiāli. Ir pat maize. Te ir tik ārkārtīgi daudz visa kā un gan tādas tradicionālākas lēlītes, gan pavisam traki tādi darinājumi. No Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā vēlas daudz dažādus pasākumus, un ir pieaugušajiem Eiropas gadalaiki pavasaris, vasara, rudens, ziema, un mēs gaidām atkal, protams, pieaugušos uz šo ciklu rudenī, un Eiropas gadalaika bērniem, bet tās ir mākslas spēles. Bet katrā projektā ir savādāk, un visi, kas ir piedalījušies, gan aktieri, gan dzejnieki, gan atdzejotāji, gan literatūra kritiķi, gan mūziķi, un visi ir šo te Eiropas gadalaiku veidotāji. Eiropas Savienības māja ir arī izsludinājusi konkursu bērniem un jauniešiem Eiropas Savienības māja ģimenei. Konkursu dalībniekiem līdz 28. jūnijam jāiesūta savus zīmējumus animācijas filmu idejas par Eiropas Savienības māju. Ko tajā var darīt un kādu notikumu varētu tur notikt. Konkursu uzvarētājiem būs iespēja piedalīties īpaši organizētā animācijas darbnīcā un kopā izveidot animācijas filmu.